Okay, let's go. Šodien atkal beidzot skaista, smuka, saulaina diena. Darba diena beigusies. Mēs dodamies uz vienu muzeju un pēc tam uz solīto Reichstāgu. Nekur tālu no vakardienas mēs neesam tikuši. Tāpat māja, tas pats Reichstāgs, tāpat stacija. Tepat vien esam. Futurium. Der malt jetzt was, oder wie? Malt ein Roboter. Fertig, ja. Kāds robotiņš zīmē vienkārši. Hast du mal über schlechten davon? Was ist denn eigentlich mit dir los in letzter Zeit? Ich. Iespējams, foršākā lieta visā šitajā te nesaprašanā ir šitā te padarīšana. Kā gan mēs šo izdarītu bez šī te, vai ne? Kaut kur te. Perfekt. Mans darbs šeit ir padarīts. Es tik tiešām nezinu, kur mēs esam atnākuši, bet nu interesanti. Mums vismaz jāpakavē laiks līdz Reichstāgam. Rozā istaba. Pareizāk sakot, trepas. Mēs esam uz kaut kādā jumta. Tūlīt būs 3:30. Tā kā mēs jau sagaidīsim un tad jau dosimies tur augšā. Mēs ejam iekšā. Es nezinu, mums zin kā te baigi oficiāli. Te bija tā kā lidostā, bija pat jāaiziet caur metāla detektoriem, visu ko tur izčakoja ar visādiem tur rengeniem tādā garā. Nopietni šitajā te vietā tikt nav tik viegli. Un tagad mūs ēd. Maz laiciņš ir pagājis, bijām dažos veikalos, šo to vēl nopirkām tādu mazu, kas ar ko uz mājām aizvest. Un tagad mēs gaidām uz vilcienu. Šitas nav mūsējais, mums nākamais. Mēs brauksim uz Kings Wok. Tur ir ķipā all you can eat vietiņa. Tā kā es domāju, ka jā, tur forši vakaru pasēdēsim, visu kaut ko garšīgi apēdīsim un tā jau arī šitā foršā diena būs beigusies. Šis te King Wok ir tieši tas, uz ko mēs dodamies. Cerams, būs garšīgi. Mēs esam nereāli labi pēduši. Bija gan garšīgi. Un te tāda baigi foršā ēka. Inčīgi izstāst. Tas ir tā kā no vāģiem kaut kas. Bet nu jā.
Paēdām tā, knapi kustamies. Te gaidām vilcienu, nē, bet autobusu. Un te jau braucam mājās. Nu ko, labrīt, labrīt. Šodien liels un ļoti foršas ziņas. Es nopirku jaunu mašīnu. Jā, tātad Opelīts, smukā melnā krāsā. Kā saka, patīk arī saloniņš. Nu, viss kā pienākās, vai ne? Man liekas, būs labs. Šitā braukšu uz Latviju. Klausies, Šelka, ko domā par man jauno vāģi? Ja viņš būtu tavs jaunais vāģis, es tev aprecētu. Es viņu nopirku. Kāpēc tu man melo? Es nopirku šito vāģi. Tas mans, jā, mans. Nekad tev vēlreiz šitā. Kāpēc tu man melo? Ja tas būtu tavs vāģis, mēs viņu atpakaļ uz Latviju braukt, jā? Ne jau lidmašīnu lidot. Es viņu nopirku. Labi, bet ja nopietni, tad piekdien klāt. Un šobrīd braucam vēl uz darbu ar mūsu burvīgo N4 tramvaju. Šī praktiski pēdējā mūsu tāda lielā darbdiena, jo pirmdien mums ir jāaiziet uz darbu, bet tur vairāk vai mazāk tikai jāparāda, ko mēs esam izdarījuši. Jā, šodien vēl nezinu, vai kaut ko darīsim. Drīzāk tā kā atpūtas diena, jo rītdien mēs mēģināsim braukt uz to Potsdamu. Vakarā vēl tikai jāizplāno konkrēts maršruts. Domāju, būs baigi labi. Mūsu pēdējā tāda kopējā lielā darba diena ir aizvadīta. Šodien pabeidzām tādas diezgan pēdējās lietas. Atlika vēl tikai pavisam mazas lietiņas, ko pirmdien, kas saka, piečanīt. Tad jau arī viss mūsu darbs šeit būs beidzies. Aizdosimies uz pāris veikaliem interesantiem, kurus esam redzējuši. Kaut ko pastaigāsimies varbūt vakarā. Bet vispār kopumā tāda bišķiņa tā kā atpūtas diena. Jo rītdien mēs mēģināsim braukt uz to Potsdamu. Un es svētdien laižu uz akvaparku. Kas tas tāds? Mēs ejam uz šo burvīgu lielo riteņu velosipēdu veikalu. Cenas būs kaut kas arī interesants iekšā. Es nezinu, vai to var filmēt, ja? Bet te ir ļoti liels veikals. Ļoti liels veikals ar riteņiem. Daudz visādi elektriskie. Bet nezinu, kur skatīties. Bijām arī Kauflandā. Tas ir tā kā parastais pārtiks veikals, bet tāds palielāks. Nopirku vēl dažus fināla suvenīriņus, kaut kādas lietiņas, saldumiņas, ko atrast mājās. Jā, tad mēs dodamies uz vilcienu un tad jau arī uz mājām. Esam bišķi atpūtušies, tagad jāaiziet mazā pastaigā, tāpat pa vietējām ieliņām. Tā, pa mierīgo, bet kaut ko vienkārši jāiet čeko neighborhoods. Oh, almost! Boy, that was close. Hey, what's up for today, Nettie? Atradām kaut kāds vienkārši lauks. Tāpat burtiski bišķi tālāk no vietas, kur dzīvojam, vienkārši jau. Ķipa esam Berlīnē, bet sākās kaut kādi lauki. Vestpagal, vrum, vrum. Labrīt visiem! Šodien dodamies uz Potsdamu, noēdiesim riteņus, braukāsimies tādā garā. Būs labs! Šodien brauksim ar bišķiņ citu vilcienu. Iespējams šito. Varbūt šits mūsējies. Bet jā, restīvi mēs brauksim ar RE1 šodien. Šis nav mūsējies, šis brauc garām.
Bet ietestēšu bišķi rītdienā, jo rītdien man arī jābrauc bišķi tā kā savādāk tipu vilcienu. Šis nebūs mūsējais. Final try, šitam jābūt mūsējam. Šis arī ir mūsējais. Mēs drusciņi iesprūdām uz trepēm. Te ir šausmīgi daudz cilvēku. Un tā kā, jā, ļoti saspiest. Papilmēsim kameru. Mēs esam Potsdamā. Pagaidām tikai stacijā, neko diši daudz nevar saprast, bet jāizkļūst uz ielas. Nav nekas, mēs varam iet. Welcome to Potsdam. Tāds kodā vispārībā citā vietā. Ne, viss tā kaut kā ne tā kā Berlīne. Yeah, no shit, Sherlock! Ok, mēs tikko izīrējām riteņus šitādā vietiņā. Es vēl nezinu, kāda riteņa mums būs, jo mēs oriģināli gribējām tikai elektriskos, bet elektriskie tad kā vairs nebija, tur izrādās, jo sen bija jāpiereģistrējās, jā. Nu, cerams dabūsim kaut ko normālu. Ok, mēs dabījām pašas krūtākos riteņus pasaules. Jā. Tā kā jā, nē, īsumā tīri ok. Ripo viss normāli, kā saka, nav kalna ritenis, bet pa ielu ir labbraukt. Un, jā, tagad dodamies uz pirmajiem kaut kādiem apskats objektiem. Mēs esam atraduši vietējo tirgu. Praktiski tā kā Latvijā, nekas diši savādāks. Vienīgais uz priekšu, gan vajag labi smaržo, man liekas, tā var būt kaut kas labs. Mēs braucam tā kā manieki kaut kādu, vispār neko nevar saprast. Tā pa ielu, tā pa trotuāru, tas starp cilvēkiem. Tur ir kaut kāds vēl apskats objektiņš. Hei! Mēs beidzot esam Vācijā atraduši arī kādu ūdeni. Jā, nav bijis redzēts. Nu, izņemot tur pašā pie mājām, mums tur tāds maziņš ir tāds kaut kāds dīķis, bet te jau tā nopietnāk. Tā tīri neko jau. Tur smuks tonis kaut kāds, ar nezinu, televīzijas kaut kāds. Par laba vietā, šitā smuka vieta. Vispār forši, šodien 12. diena un beidzot mēs esam nonākuši tādā dabas pusē. Tā lielā pilsēta visu laiku ar bišķiņu apnīkoši. Mēs esam kaut kādā tā kā jūrmalā, ķipa. Tā sajūta tāda. Un tur reitin visur praktiski ir jābrauc, tā kā neieši pa ielu. Tādi viņiem tur tie noteikumi. Reāli blakus mašīnā.
Sava josliņa. Mēs atbraucām uz Bistro XXL un pasūtījām, es konkrēti vismaz pasūtīju Doner Kebab XXL, kaut kādu lielāku. Man būs rīktīgi labs, vismaz skatās to, kas kaut kur citiem cilvēkiem tā būs garšīgi. Rītdienas pieslēdām, cik labi varējām, bet blakām sēžam, jo nezinu, kā te ir ar to visu. Bet jā, te gaidam paiku. Rekuri mūsu garšīgais XXL kebabiņš. Tas ir tā, blakus manai rokai, ja? Būs kā pastrādāt. Tu no šitā te ir iespējams mazākā Ikea, ko es jau kad esmu redzējis. Vienkārši mini Ikea. Tādiem jaukainiem ceļiem braucam. Bet ir forši. Reāli šitas ir, vismaz man personīgi viena no foršākajām lietām pēdējās dienās. Pabraukāties vienkārši ar beļuku. Pa kaut kādām takām kazu. Mēs tik minam un minam augšā. Kamerā nevar redzēt, bet riktīgi augšā pa kalnu. Un tik minam un minam. Mēs uzbraucām. Mums ir jābrauc lejā. Uii! Būsim pabeiguši mūsu braucienu beidzot. Reku divi jau gaida. Viņi bija šātrā pašķīrās no mums diviem. Jā, būsim apakaļ. Nodot riteņus. Viss ir zebis. Kaut kā šitādi es redzu pirmā reizi. Tu brauc augšā un tu vāc ēdienu pa ceļam. Es esmu šokā. Šitas ir vienkārši kaut ko, es nesaprotu. Es personīgi neesmu šitādu trikolu redzējis. Te ir cena un viss, un vienkārši brauc augšā un tev ir ēdienas blakā. Es diezgan oficiāli esmu apmaldījuši tajā veikalā. Viņš ir milzīgs un pa diviem stāviem, un es vienkārši eju. Un uz visām pusēm, tā kā, viss ir vienāds. Es meklēju dzert. Forša diena aizdīta. Tagad sēžam vilcienā, drīz brauksim uz mājapusi. Šovakar vēl jāuztais ēst kaut ko, un tad īsmā man laicīgi iegulēt, jo rīt jau rīktīgi agri ir jābrauc. Tā kā jā, nezinu, ko rītdien paspējuši uzfilmēt, bet vispār rītdien es braucu uz to ten akvaparku, un es domāju, ka tā laikam priekš manī būs top 1 diena. Es domāju, tas te visi cilvēki vienkārši parkā sēž, tā kā vienkārši izbauda sestdienu.
Ārā pat nav baigi silts vairāk. Nu jau vakarā diezgan pavēsta tā saule, tāda zema. Tur vienkārši viss sēž un atpušās. Šito Latvijā neieraudzīs. Viņš dabūja paskriet, bet es tiku uz man vajadzīgo trēmu mājās.